Mīļie draugi, šodien mēs svinam 106. Latvijas dzimšanas dienu. Un ir tik labi, ka to varam darīt no rīta. Ir tik labi, ka 18. novembris ir saules piepildīts. Ir tik labi, ka dievnamā, kas celts mūsu tautas atmodas laikā, ir nākušas kopā kuldīgas kristīgās draudzes. Cilvēki, kuriem rūp ceļš, kurā viņi sevi rod, no kura viņi sevi ceļ, no kura tiek celta mūsu zeme, mūsu Latvija un tās tauta. Es gribu nolasīt tikai pāris rindas. Un lasījums būs no Mateja evaņģēlija, no 7. nodaļas. Lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums atvērs. Tad nu ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumes plūda un vēji pūta un gāzās par šo namu, tas nesabruka tādēļ, ka tā pamati bija likti uz klints. Tik skaisti, tik piepildīti un tik dzīvi ir būt tajā dzīves telpā, tajā vietā, ko Dievs mums ir devis, par kuru rūpēties, kur kopt un kur aizstāvēt. Man patīk dzeja, un dažkārt es to lasu sev. Reti to lasu kādam vai kādiem. Un tomēr dzejā ir ielikts kas tāds, ko mēs mēdzam iepīt dziesmā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas tautas sirds ritms un dvēseles valoda, kur iespraucas un lēnām ievīst cilvēkā, lai to piepildītu ar saturu, kas nācis no tā kunga mūsu radītāja, no Dieva. Un tāpēc šodien esmu izvēlējies nolasīt šajā dienā mums visiem 2 dzejoļus. Pirmo no krājuma un pēdējo. Tas ir Ojārs Vācietis. Un krājums saucas Nolemtība. Es neesmu no tiem pirmajiem uzbrukošiem. Es esmu no tiem 2. vai 3. kontruzbrukošiem, no tiem kapitulācijai svešiem, no laimes jukošiem, bet no nelaimes vienā uzvilktā atsperē kļūstošiem. Es esmu no tiem, varbūt strauteļiem, bet savā virzienā nepielūdzami plūstošiem. Tas piemīt visiem. Savu sūtību kaut kādā punktā aiz apvāršņa jūtošiem. Bez pretspēka un bez pretinieka es esmu 0. Pretspēkam es vēlu veselumu un pretiniekam vislabāko veselību. Ne sapņos, ne nomodā, nevienam no viņiem nenovēlēdams uzvaru. Un otrs, jeb noslēdzošais arī šajā krājumā. Šo pašu svētāko tu neaizmirsti. Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku, vai viens pats satiecies ar pretinieku. Tu
esi Latvija. Mīļie, vēlreiz es sveicu mūs visus šajā dievnamā, kas nes Svētās Annas vārdu, bet tautā kopš dzimšanas. Šis nams saukts par Latviešu baznīcu. Dievs svētī Latviju.
Arī es sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā mūsu valstī ļoti īpašos svētkos, īpašā dienā. Un ļoti īpaši ir arī tas, ka šī ir tāda iespēja mums kuldīgā dažādu draugu kristiešiem sanāk kopā. Arī šis kopkoris, kas šeit bija, nav kādas vienas draudzes, bet vairāku draugu kopkoris, kuru mēs varam baudīt un varam būt Dievam pateicīgi par iespēju apvienoties. Un šajā dievkalpojumā, kas ir par godu Dievam, kurš ir mums devis šo te brīvo valsti, arī dažādi šīs draudzes ir iesaistīts un par to liela pateicība Dievam. Un šai brīdī es aicinu, ka tādu uzrunu var teikt mūsu kuldīgas domas pārstāve Nelija Kleinberga. Labdien, cienījamie klātesošie, mīļie brāļi un māsas Kristū! Šodien mēs esam kopā vienoti savā mīlestībā un cieņā pret mūsu zemi un valsti Latviju, kas šodien svin savu 106. dzimšanas dienu. Mēs kā latvieši, tauta, šodien pieminam mūsu valsts vēsturi, tās cīņas un sasniegumus, un pateicoties Dievam, ticam labākai nākotnei un mūsu katra cerību piepildījumam. Latvija ir zeme, kur Dievs svētījis ar gudru un viedu tautu, ar bagātu kultūru, skaistu dabu un galvenais cilvēkiem, kuru sirdīs mīt vēlme pēc taisnīguma un miera. Mēs esam liecinieki tam, ka mūsu ideāli ir palīdzējuši Latvijai tapt brīvai un neatkarīgai, ar saviem darbiem, atbalstošo domu un gara stiprinājumiem. Mēs šodien esam ļoti vajadzīgi Ukrainas tautai viņas cīņā par viņas ideāliem un brīvību. Šodien visiem kopā esot, mēs atzīstam, ka spēks nav tikai fiziskajos un materiālajos sasniegumos, bet spēks ir mūsu garīgā mantojuma dziļumā un mūsu ideālu augstumos. Dievs ir mūsu stiprums, un no viņa nāk mīlestība, kas spēj vienot visdažādākos doma viedokļus, cilvēkus un tautas. Latvijai tieši šobrīd ļoti vajadzīgi cilvēki, kas spēj vienot, kas spēj atjaunot ticību valstī, varas vertikālei un atjaunot cieņu vienam pret otru. Domāju, ka mēs visi šodien vēlamies dzīvot sabiedrībā, kurā valda miers, cieņa un līdzjūtība. Šajā gada vistumšākajā laikā tik ļoti gribas pacelt acis uz gaismu, kur reizēm nāk no degošām svecēm, un ļoti gribas dzirdēt iedvesmojošus vārdus par Latvijas sasniegumiem, par tās labajiem darbiem. Tāpēc nebūsim tie pelēkie, vienaldzīgie, kuriem Latvija ir neizdevusies valsts. Un tikai bieži vien projām esot no mājām tālumā, mēs saprotam to, ka mūsu Latvijas melnās un pelēkās maizes garoz ir daudz saldāk par siltzemi kūkām. Un tad nāk man prātā Gundara Rača kādreiz rakstītie vārdi. Tad, kad jūrā ūdens beigsies, tad, kad saulei staru trūks, arī vienaldzīgie steigsies, ceļos metīsies un lūgs. Dievs tad jautās: jums viss gana? Kaut kā pietrūkst, nevar būt. To, kas ir, to nepamana. Ierauga vien tad, kad zūd. Tāpēc aicinu ikvienu veidot mūsu valsti un sabiedrību par vietu, kurā turpmākajos gados atkal mēs visi kopā uzklaustam kā krāšņs dārzs, kur augļi būtu taisnīgums, brīvība, dzīvot spēja ikvienam, neatkarīgi no viņa piederības, izcelsmes un tautības.
Lai mēs katrs viens, kurš dzīvojam Latvijā, būtu kā gaismas stars, kas apgaismo ceļu ne tikai viens otram, bet arī visai pasaulē. Lai mēs, kā tauta, nekad nezaudētu cerību, lai mūsu sirdīs vienmēr mājo ticība un vienmēr starp mums dzīvo mīlestība. Lai Dievs svētī mūsu zemi Latviju un ļaudis, kur tajā dzīvo. Paldies mūsu domas pārstāvei Nelijai Klinbergai. Un, mēs esam aicināti arī kopā vienoties kādās dziesmās. Un, šodien šajās dziesmās mūs vadīs draudzes Dievu mājas dziedātāji. Esam aicināti arī kopā dziedāt līdz šīm dziesmām. Dziedot slavas dziesmu jēra.
Lai tev
Es aicinu, ka Dieva vārdā ar mums var dalīties draudzes Dieva mājas mācītājs Gatis Roškalns. Esiet sveicināti, klātesošie. Es priecājos jūs redzēt šeit šodien. Šī ir tāda diena, ko Latvijā mēs atzīmējam, svinam, ievērojam. Un šī ir Latvijas neatkarības proklamēšanas diena. Un kādi to svin mājās, atzīmē mājās, kādi satiekas kopā, kādi nāk uz draudzēm, uz baznīcām. Un kāpēc gan mēs to darām? Kāpēc cilvēki izvēlas svinēt? Un es ticu, ka viena no tām svarīgajām lietām ir tas, ka mēs esam pateicīgi. Ka mēs esam pateicīgi par to, gan kas ir bijis, gan par to, kas ir. Un mums ir par ko pateikties. Un pateicība ir tāda lieta, ja viņa ir, tas nozīmē, ka cilvēks kaut ko novērtē. Viņš kaut ko tur kā kaut ko vērtīgu, kā kaut ko īpašu. Un arī mēs šodien tā skatoties, mēs arī varam būt tie, kur pateicis par savu valsti. Mēs varam būt pateicīgi par šīm robežām, par zemi, par himnu, par valodu, par cilvēkiem, par vadītājiem. Un tā ir laba lieta pateikties. Bet ja mēs tā domājam, kam tad mēs īsti pateicamies? Kam tad mēs pienesam to pateicību? Vai mēs viens otram sakam paldies? Vai mēs viens otru uzzinājam paldies, ka šodien mums ir brīva valsts, ka joprojām varam brīvi izpausties, teikt, dzīvot, ka mums ir šīs nospraustās robežas? Ir skaidrs, ka mēs pateicamies Dievam. Jau tajā laikā cilvēki meklēja Dievu un sauc uz viņu, lai būtu šāda valsts, lai būtu šādas robežas, lai mums būtu arī šodien joprojām par ko pateikties. Dieva vārdā ir kāds notikums, kur 10 vīriem bija kāda vajadzība. Viņi visi bija ar kādu kaiti, ar vainu. Viņi meklēja Jēzu. Viņi atnāca līdz Jēzum, viņi pa gabalu sauc. Viņi teica, ja tu vari, palīdz mums. Un Jēzus viņiem atbildēja, ejiet visi un rādieties priesteriem, jo Jēzus teica, kad jūs iesiet, jūs kļūsiet veseli. Viņš ar to jau pateica, jo viņiem bija tāda kārtība. Ja tu gāji pie priestera parādīties ar savu vainu un kaiti, priesteris atzina, ka tu esi vesels, tad tu esi vesels. Un savukārt pa ceļam ejot, viens no šiem 10, viņš saprata, ka viņš ir dziedināts, ka viņš ir brīvs. Viņš nāca atpakaļ pie Jēzus, un viņš pateicās viņam. Un tad Jēzus jautāja, kur palika tie 10, kur palika tie 9? Un lai nu kā atbild uz to nebija, bet viņš saka, tāpēc, ka tu atnāci, tāpēc, ka tu devi Dievam godu un biji pateicīgs, tu iemantoji pilnīgu brīvību. Tu esi brīvs, tu esi dziedināts. Arī mēs savā veidā bijām ar vajadzību. Arī mēs saucām uz Dievu. Un arī mēs šodien piedzīvojuši to, ka mums joprojām ir brīva valsts, mums joprojām ir tik daudz lietas, par ko pateikties, mēs varam nākt pie vienīgā, pie dzīvā Dieva. Un tad, ja mēs tiekam aicināti un mēs arī nākam pie Dieva, tad mums nākas ticēt, ka Viņš ir. Un ka tiem, kas viņu meklē, viņš arī atmaksā. Dieva vārdā Bībelē, vēstulē Ebrejiem 11. nodaļā 6. pantā ir teikts, ka tiem, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir. Un tiem, kas viņu meklē, viņš arī atmaksā. Tad Dievs ir reāla persona. Viņš ir mūsu radītājs. Dievs ir tas, kurš radīja debesis un zemi. Dievs ir tas, kurš radīja jūru un visu, kas tajā, un zemi un visu, kas uz tās. Dievs radīja brīnišķīgu cilvēku, un Viņš izveidoja viņu tādām attiecībām, kā mēs arī līdzīgi viens ar otru varam sarunāties. Ir teikts Dieva vārdā, ka Dievs pastaigājās ar cilvēku kopā. Pavēnī dienas karstumā Dievs pastaigājās, sarunājās, viņam bija tādas attiecības. Bet tāpēc, ka Dievs tik ļoti mīl arī cilvēku, jo no pirmā cilvēka Viņš katru no mums tā mīl, Viņš deva brīvu izvēli. Un mums ikvienam arī šodien ir iespēja darīt labu vai sliktu. Un arī pirmie cilvēki izdarīja šo izvēli, un viņi sāk darīt to, kas ir pret Dievu gribu. Viņi sāk grēkot. Ik viena lieta, gan domās, vārdos vai darbos, ko mēs darām pret Dievu, tas ir kā grēks. Un grēks savukārt, grēks atnes ik vienu cilvēku dzīvē nāvi. Grēks ir tas, kas nošķir ik vienu cilvēku no Dieva.
Un jau no pirmajiem cilvēkiem tā tieši arī notika. Bet Dievs bija paredzējis, ka mums var būt ikvienam attiecības ar viņu. Un tāpēc viņš sūtīja Jēzu Kristu. Viņš sūtīja Jēzu Kristu, kurš nomira par katru no mūsu grēkiem. Un augšām cēlās un ir dzīvs. Un viņš saka, ja mēs ticēsim uz viņu, ja mēs liksim savu paļāvību uz viņu, ja mēs atgriezīsimies no saviem grēkiem, tad mēs iemantosim mūžīgo dzīvību. Mēs iemantosim mūžīgo dzīvību. Mūsu attiecības ar mūsu radītāju atjaunojas tajā brīdī, kad mēs atgriežamies no saviem grēkiem un uzticam Jēzum Kristum savu dzīvi kā glābējam, kā kungam. Dievs ir varens, viņš spēj visas lietas. Arī šodien ir joprojām tā iespēja mums nāk pie Dieva, kurš dzird, kurš atbild. Ziniet, mēs varam nenonākt līdz ķēniņiem, kā teikts. Mēs varam nenonākt varbūt līdz ministriem, līdz deputātiem, līdz prezidentam, līdz kādiem vadītājiem, bet mēs varam nonākt tā Dieva klātbūtnē, kurš saka, ka viņš loka ķēniņu sirdis kā upes. Iedomājieties, mums ir pieeja pie varena Dieva, pie tā, kurš loka ķēniņu sirdis kā upes, un tur, kur ir upe, tur, kur ir ūdens, tur ir dzīvība, tur ir auglība. Tad, neapējot, kā mēdz teikt, autoritātes, mums ir pieeja pie varenā Dieva. Ja mēs viņam ticam, ja mēs viņam uzticamies, un uz to mēs tiekam aicināti, ka mēs uzticamies dzīvajam Dievam, ka mēs nākam pie viņa ar visām vajadzībām un ar visu pateicību. Pateicība patiesībā ir tāds ceļš, kā mēs tuvojamies Dievam. 100. psalmā, 4. 5. pantā ir rakstīts, ka tas ir tas veids, kā mēs nākam Dievu klātbūtnē, ar pateicību. Ziniet, mēs varam iemantot visu pasauli, bet ja mēs zaudētu savu dvēseli, ko tas mums palīdz? Ir teiks, pat ja mēs iemantot visu pasauli, bet zaudētu savu dvēseli. Pat ja mēs, ja drīkstētu tā izteikties, pat ja mēs dzīvotu vēl 1000 gadus brīvā valstī, bet mums nebūtu pestīts dvēseles, ja mēs nebūtu atgriezušies no grēkiem un uzticējušies Jēzum kā glābējam, tad tas mums nelīdzētu neniek. Mans tāds iedrošinājums mums ikvienam šajos svētkos ir: būsim tie, kur esam pateicīgi. Novērtēsim ļoti to, kas mums ir bijis iepriekš un to, kas mums ir šobrīd. Zinot, ka Dievs joprojām var mums palīdzēt. Dievs joprojām ir tuvu ikvienam. Un būsim tādi, kuri savu ticību un savu paļāvību, savu cerību vienmēr liek uz Dievu. Ka mūsu ticība ir dzīva. Tāpēc, ja kāds nebūtu vēl uzticējis savu dzīvi Dievam, ja mēs gadījumā neesam vēl atgriezušies no grēkiem un ar savu mutu apliecinājuši Jēzu par kungu un glābēju, tad šī ir tā diena, kad mēs varam iemantot daudz vairāk par jebkuru brīvību, daudz vairāk par jebkuru dziedināšanu, daudz vairāk par jebko citu, ko mēs varētu iztēloties. Un tad, kad mēs esam nākuši jau pie dzīvā Dieva, kā viņa bērni, mēs varam zināt, ka tas kungs dzird, ka Dievs uzlūko, ka Dievam ir visas lietas iespējamas. Lai Dievs jūs svētī. Paliksim pateicīgi un paliksim ar dzīvu ticību savā sirdī un savās dzīvēs. Lai Dievs svētī.
Tikai
dalīties ar mums Dieva vārdā, es aicinu Luteriskās draudzes mācītāju Viesturu Pirro. Mīļie brāļi un māsas Kristū, piecelsimies lūdzu evaņģēlija lasījumam Latvijas proklamēšanas dienas 106. gada dienā. Mateja evaņģēlija 20. nodaļā mēs lasām. Bet Jēzus pieaicināja mācekļus un sacīja: Jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām, un lielie kungi tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis, un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdod savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Āmen! Tā kunga vārds. Slava Kristum! Sēdiet lūdzu, mīļie! Mēs jūs sirsnīgi sveicam mūsu mīļās valsts Latvijas 106. gada dienā un esam priecīgi, ka Latvijas mācītāji šajā dienā savos dienumos svin, ja dievnams ir atvērts šo lielo dienu, brīvības dienu. Un mēs pateicamies visiem, kas esat klāt. Paldies jums, ka atnācāt mūsu kopkorim, kuldīgas mācītājiem, ansambļiem, visiem, kas dziedām. Jo šī diena ir brīvības diena. Un ja mēs jautājam, kas ir brīvība un kādēļ mūsu brīvības pieminekļi Rīgā ir rakstīts Tēvzemei un brīvībai, tad meklējam atbildes svētajos rakstos. Jo brīvība pirmkārt ir mana, tava atbrīvotība no grēka, nāves un velna varas. Tās ir tās trīs lietas, ko neviena valsts vara nevar uzvarēt. Tās trīs lietas, kādēļ mums ir dots Kristus, un ar tām arī viss sākās. Mana iekšējā garīgā brīvība. Un tad neviens cilvēks nekādos apstākļos mani nevar padarīt par vergu vai apspiest. Ja es esmu iekšēji brīvs, tad arī mana zeme ir brīva. 106 gadu laikā mums ir bijuši daudz dažādu apspiedēju. Cilvēki, kas ir iekarojuši, un mēs arī bieži esam gatavi pieminēt tos, kas mūs apspieda un kā mēs cietām, bet Dievs ir visur stāvējis mums klāt, jo tas bija brīnums, ka Latvija varēja nodibināt savu valsti. Un valsts sākās ar to, ka cilvēki nolika visu savu egoismu, godkāri, pašlabumu meklējumus un sanāca kopā un nodibināja valsti 2 dienu laikā. Iepriekšējā dienā sanāca mūsu valsts tēvi kopā un teica, ir pienācis laiks, jo Vācija karu ir zaudējusi, Pirmais pasaules karš, kas Krievijā valda, nav saprotams, cars ir gāsts, pagaidu valdība, boļševiki cīnās savā starpā, mēs dibinām savu valsti. Un tas arī notika, ka vienas dienas laikā tika izsūtīti 800 ielūgumu, lai varētu cilvēki sapulcēties toreiz lielākajā Rīgas zālē, Nacionālajā teātrī. Vienas dienas laikā tika ielūgti 800 cilvēki. Kā jums patīk? Vienas dienas laikā cilvēki bija gatavi dibināt valsti, tāpēc, ka visu sirdīs tas bija. Tāpēc, ka mēs dziedājām Dievs svētī Latviju. Mūsu brīnišķīgā himna sākas ar vārdu Dievs. Nevis mūsu karogi plīvu, mēs esam lieli un vareni, kā daudzās citās valstu himnās. Cilvēki sanāca kopā, jo tas bija Dieva nodoms un Dieva plāns. Tādēļ, ka mēs esam kristīga tauta. Un tādēļ, ka Jēzus mūsu tautas tēvs atbrīvoja, un mātes arī
no visām tām lietām, kas cilvēkam velkas līdz no grēka, lai vienotos vienā domā, lūgsim Dievu, pasludināsim Latviju. Jo brīvība nozīmē, ka es esmu gatavs ziedoties. Kad es neprasu, kas man par to būs, kad es esmu gatavs kalpot un upurēties. Jo tieši tādēļ evaņģēlijā Jēzus saka, cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdot savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus ir kalps mūsu vidū. Un, ja es gribu gūt kādus panākumus savā dzīvē, arī es esmu kalps jums, un jūs kalpojat viens otram un kalpojat savai valstī. Jo brīvība prasa cilvēka uzupurēšanos. Prasa to, ka es, cilvēks, esmu gatavs no kaut kā atteikties, kaut ko ziedot, jo tikai tad es varu saukties vārdā Latvijas patriots. Ja mēs raugamies evaņģēlijā, tad bieži vien stāvoklis, kurā tiek proklamēts valsts, liekas bezcerīgs. Tāpat kā Jēzus. Viņu apcietināja, viņu pienagloja krustā, un mācekļiem tas bija pasaules sabrukums. Jēzum tas bija sākums. Viņa īstās darbības sākums. Augšām celšanās. Un tā arī mūsu valsts augšām cēlās no gadsimtiem ilgas apspiestības, jo arī mūsu valsts ir radīta brīvībai, tēvzemei, un brīvībai ir tie vārdi, kas ierakstīti mūsu sirdīs. Jo Dievs mūs ļoti mīl. Ja Dievs sūta savu vienpiedzimušo dēlu mums kalpot, ar to viņš pierāda savu mīlestību mums. Un Jēzus atdodas par mums, upurējas, lai mēs būtu brīvi. Un tad, kad mācekļi savā starpā strīdējās, kurš no mums ir dižākais, pirmais, augstākais, kurš ir nozīmīgākais, tad Jēzus viņiem pavisam vienkārši atbildēja: valdnieki un kungi pār tautām tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt. Ar to sākās valsts. Jūs vairāk nebūsiet pakļaut ķeizariem, imperatoriem, svešām varām. Tagad jūs kalposiet Dievam, jo Dievs jums deva brīvību. Ja kāds no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulājums. Un ja kāds jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Šie vārdi ir jāatcerās visiem, kas grib vadīt valsti un kalpot. Kas tevi sauc par tautas kalpiem. Esi gatavs kalpot. Jo mūsu brīvības cīnītāji toreiz, kad izcīnīja brīvību, sāk to šķietam bezcerīgā situācijā. Latvija taču bija Vācu armijas okupēta. Spiedās iekšā boļševiku karaspēks. Mēs nebijām brīva zeme. Un šādā it kā bezcerīgā situācijā tiek pasludināta Latvija kā neatkarīga valsts. Jo Dievam nav bezcerīga situācija. Dievam ir lieldienas, augšām celšanās. Dievs ir mirušo, dzīvo, nevis mirušo Dievs. Mirušie ir tie, kuri netic. Kuri saka, tas nav iespējams. Tā nedarīsim. Ja mēs esam nodibinājuši savu valsti, ja mums ir dota brīva zeme, tad atcerēsimies, mīļie brāļi un māsas, ka neviens mums to nedāvināja. Tā tika izcīnīta brīvības cīņās, kur slikti apmācīta armija ar vēl sliktākiem ieročiem uzvarēja apmācītos un labi apbruņotos. Uzvarēja Vācu landesvēru, uzvarēja boļševikus, uzvarēja Bermonta Vālau karaspēku, kur katrs no viņiem teica, kas tie tādi latvieši? Nu, gluži kā kādreiz Krievijas propaganda teica, kas tā tāda Ukraina, 3 dienās būsim Kievā. Kad es biju mazs puika, tad mēs sētā viens otram teicām, lielība naudu nemaksā. Dievs ir apspiesto pusē. Dievs ir brīvības cīnītāja pusē. Un tādēļ mēs savu brīvību izcīnījām. Izcīnījām ar savu vīru un sievu asinīm.
ar to, ka viņi teica, es miršu par Latviju. Viņi bija gatavi ziedot, viņi piepildīja evaņģēlija vārdu. Es esmu kalps savai zemei. Es gribu, lai mana zeme būtu brīva, un ja tas ir par manu asins cenu, lai notiek! Tā arī Jēzus mums atbrīvo no grēka nāves un vēlna varas, sevi upurējot un ziedojot par viņa asins cenu. Nevis tāpat vien. Un tādēļ arī man ir jābūt gatavam sev upurēt un ziedot, kā tas mūsdienās tagad, šajā brīdī notiek Ukrainā, kur ļaunā Krievijas impēriskā vara grib šo zemi noslaucīt no zemes virsmas, jo tā ir dadas viņam acīs. Tā ir zeme, kas grib pievienoties rietumu valstīm, kas grib būt brīva lemt pati savu likteni. Un arī mūsu kaimiņš ir tieši šī pat valsts, kur sapnis ir pilnīgs murgs atjaunot apspiestības impēriju. Kā vecajā derībā Asīrija bija biedrs visai tālaik civilizētai pasaulē un svētajai zemē, tā šodien tāda ir Krievija. Gluži kā Sālamans saka, man mīļā draudze, nav nekā jauna zem saules, it nekā. Amen. Tas pats vecais. Mums ir jārēķinās, ka šī asīriešu karapūra var iebrukt citās zemēs. Tādēļ mēs palīdzām Ukrainai, lai viņi izcīnītu savu brīvību, kā mēs brīvības cīņās izcīnījām. Jo atcerēsimies, ka mēs nebijām pamesti vieni. Mūs atbalstīja toreiz Anglijas karaflota un karaspēks, Lielbritānijas karavīri un virsnieki, atbalstīja Francijas karavīri un virsnieki. Gluži tāpat kā rietumu tagad atbalsta Ukrainu, mēs sakam par maz, varēja vairāk. Jā, nevienmēr mēs saprotam šīs politiskās spēles, bet redziet, lai uzvarētu Goliātu, pietiek ar ticību un vienu oli. Nav vajadzīgs liels karaspēks. Ja Dievs ir ar Dāvidu, tad Goliāts ir pīšļos un nokriet uz savas zaimojošās mutes. Un tā mēs izejam no cīņas kā uzvarētāji. Jo mums ir ticība. Atcerieties slaveno sprediķi Piņķu baznīcā, ko kādreiz teica viens no pirmajiem mūsu karavadoņiem, kur vēlāk samals Stāļina represiju dzirnavas, Jukums Vācietis. Viņš teica, skatieties altāra glaznā, ja es iet pa ūdeni. Viņš iet tādēļ, ka viņš tic. Ja tu ticēsi, arī tu uzvarēsi. Viņš ir uzvarētājs, jo viņš tic latvieti. Un tā mēs varam teikt. Paldies Dievam par 106 gadiem. Paldies Dievam, ka mēs piederām brīvai Latvijai, ka mēs esam brīvības bērni, ka mūsu pieminekļā ir rakstīts tēvzemei un brīvībai, un ka mēs šajā zemē dziedam savu fantastisko, savu neatkārtojamo lielisko tautas lūgšanu himnu Dievs svētī Latviju. Lai Dievs tev svētī, mīļā draudze. Paldies, ka tu atnāci, paldies, ka esam kopā, paldies, ka mēs esam vienoti, paldies, ka Dievs mums ir devis mūsu brīnišķīgo kuldīgu Jēzusburgu, un mēs esam šeit, kuldīgā zemes sāls, pasaules gaismu un pilsētu kalnā. Amen! Es aicināšu mūsu šīs dienas draugu kopkori, un pēc šīm kora dziesmām es aicinu arī šeit priekšā visus mūsu kuldīgas draugu mācītājus, un mēs kopīgi lūgsim par dažādām valstī svarīgām tēmām.
Mēs lūgsim par dažādām mūsu valstī ļoti nepieciešamām un svarīgām
lietām, bez kurām mēs nevarētu iztikt. Un katrs no mācītājiem par kādu atsevišķu. Un es īpaši lūdzu arī, ka tās nav tikai mūsu mācītāju lūgšanas, bet ka tās ir mūsu pilsētas, kas esam arī mēs šeit visi sanākuši kopējas lūgšanas. Tāpēc, dzirdot mācītājus lūdzot, esiet arī jūs tie, kas lūdz. Debes Tēvs, mēs īpaši pateicamies par mūsu ģimenēm, par mūsu tēviem, par mūsu mātēm, par mūsu bērniem. Tēvs, paldies, ka Tu esi mums tos piešķīris kā dāvanu. Tu redzi katru namu, kur katrs dzīvo, audzina bērnus, iet uz darbu. Un Tēvs, mēs īpaši lūdzam, ka Tavu svētība ir pie mūsu ģimenēm. Tēvs, ka nav tādas mums pat iespējas audzināt savus bērnus, ka viņi varētu nepazīt Tevi, pavadīt savu ikdienu, it kā mēs Tevi nepazītu. Tēvs, mēs lūdzam, ka kuldīgas ģimenes īpaši ir zināms ar to, ka viņas zina savu radītāju, tic savam radītājam un mīl savu radītāju. Un audzina arī savus bērnus pēc šī mūsu radītāja gribas. Tēvs, un paldies, ka Tu esi tas radītājs. Mēs ticam un paļaujamies, ka Tu svētīs mūsu ģimenes. Palīdz no mūsu puses būt tiem, kas seko Tev, kas pakļaujās Tev, un tā arī iemanto svētību mūsu pilsētai un mūsu ģimenēm. Āmen. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi varens savā spēkā, savā žēlsirdībā un savā mīlestībā. Mēs lūdzamies par tiem, kuri stāv pirmajās rindās cīnoties ar ļaunumu un grēku. Respektīvi lūdzam Tavu svētību valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem. Kungs, atklāj savu godību caur viņu darbu un kalpošanu vietējai sabiedrībai. Kungs, pie Tevis nāca cilvēki, meklējot palīdzību pie Tevis. Un Tu visiem žēlsirdīgais nācis pretī un nevienu neatraidīji. Mēs lūdzām Tevi, Kungs, dāvā svētību mūsu pilsētas slimnīcai, darbiniekiem un tiem, kuri ir nonākuši slimnīcā. Mēs lūdzamies par neatliekamas palīdzības medikiem, par tiem, kuri nes cilvēkiem Tavas palīdzības rokas. Kungs, svētī viņus. Mēs lūdzam Tavu svētību arī tiem, kuri dzīves pelēcīgumā kalpo Tev un līdz cilvēkiem, proti lūdzamies par sociālās darba darbiniekiem, par tiem, kuri strādā pansionātos, par tiem, kuri steidzās ikdieniškajās vajadzībās pie tiem, kuri ir nonākuši grūtībās un ciešanās. Kungs, esi kopā ar viņiem un kļūsti viņiem par žēlsirdīgo samarieti, kurš nesautīgi, vienkārši un ar sirds mīlestību nes Tavu dievišķo palīdzību. Kungs, svētī un palīdzi. Amen. Slaugots un pateicība Tev, debes Tēvs, par to, ka mēs nākam kopā. Debes Tēvs, es lūdzu par skolām, skolniekiem, par mūsu bērniem, par mūsu nākotni. Lūdzu īpaši par kuldīgas skolām. Svētī skolotājus, svētī bērnus. Kungs, Tu redzi šo valdības līdzekli, kā nauda seko skolai bērniem, bet, Kungs, lai viņi saņem skolā zināšanas, kas palīdzēs viņiem dzīvē.
Lai par viņiem visiem ir tava mīlestība, kas nāk no ģimenēm, kas ir palīdzoša. Tāpat, kungs, svētī arī bērnu dārzus, gan Kuldīgā, gan visā mūsu novadā, gan visā mūsu zemē. Lai, kungs, mēs piedzīvojam tevis svētītu nākotni, lai mēs piedzīvojam tevis mīlētu nākotni, kas ir mūsu bērnos. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Man lūkšana gribētos iesākt. Paldies, ka jūs atnācāt, paldies, ka jūs esat. Paldies Dievam, ka mēs varam visi būt kopā. Man ir uzticēts lūgt par tautu. Un es paņēmu līdzi bībelīti, tāpēc es gribu, lai mūsu lūkšanas, kad mēs lūdzam katrs savās mājās vai jebkur, lai tās būtu dzīves un efektīgas. Lūkšana tā ir saruna ar Dievu. Bieži vien es aizēju mājās, man ir īpaša vieta, kur es apsēžos pie savas bībelītes, un es klusēju, vienkārši klusēju. Kāpēc? Jo es gribu dzirdēt Dievu. Šodien tu esi atnācis svētā vietā, tev vajag dzirdēt Dievu. Tu nedrīkst no šejienes iziet ārā tāds pats, kāds ienāca. Tev ir jāsaņem kaut kas. Un bieži vien mums ir jāklusē Dievu priekšā, lai mēs dzirdētu vienu vārdu no Dieva. Tas ir ļoti svarīgi. Kurš ir Dievu redzējis? Bībelē Jāņa evaņģēlijuma 1. nodaļā pašā sākumā rakstīts: vārds bija Dievs. Man ir ļoti dārga Bībelīte, es viņu spiešu klāt, es viņu vērtēju, es viņu daudz lasu. Bet pāri visam saka, kungs, runā uz mani. Runā uz mani. Lūdzot par tautu, es gribu teikt, tauta, atgriezīsimies pie Dieva. Atgriezīsimies pie viņa dzīvības, pie viņa spēka, pie viņa varas un pie viņa autoritātes. Viņš nav tālu ne no viena no mums, viņš ir mūsos. Viņš zina to, ka mēs esam zāli, ka mēs esam niecība, ka mēs daudz un dažādi krītam, bet viņš, svētais Dievs, dara to, ka mēs atkal ceļamies un stāvam un varam iet tālāk. Es pateicos Dievam par to, ka viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu uz zemes. Un pirmo zīmi, ko viņš parādīja, jūs zināt, es jums atgādināšu, viņš ūdeni pārvērt vīnā. Tur, kur bija nāve un kaut kas miris, viņš atnes dzīvību. Un rakstīts, tā ir zīme, ko viņš dara un dara visu laiku. Mūsu dzīvēs, visās lietās, visur, kur tev neiet, tic Dievam. Dievs visu dara dzīvu. Šodien Dievs visu dara dzīvu. Es tev pateicos, debes Tēvs, ka tu vakar, šodien un mūžīgi tas pats dzīvu darošs Dievs. Es tev pateicos, ka tu esi uzturējis mūsu valsti. Es tev pateicos, ka tu esi uzturējis mūsu tautu. Es tev pateicos, ka tu esi uzturējis vecos un jaunos, mazos un lielos. Tu uzklausi mūsu nopūtas. Tu uzklausi katru nopūtu. Paldies tev, Dievs! Lielais, varenais, dzīvais, mūžīgais, visspēcīgais, mīlošais Dievs un Tēvs. Dievs, tev pateicos, es tev pateicos, es tev pateicos. Par vietu, kur es dzīvoju, par laiku, kur es dzīvoju, par tautu, kuru vidū es dzīvoju. Paldies tev, Dievs, svētī mūsu tautu, svētī mūsu valdību, svētī visu mūsu kopā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un vēl es gribētu pateikt, Jēkab grāmatā ir rakstīts, ka Dieva vārds ir spogulis. Lasiet lūdzu to. Jūs saprotiet, mēs varam iegūt pareizu stāvokli. Mēs visi šorīt vismaz vienreiz skatījāmies spogulī. Un ja tu kaut ko ieraudzīji nepareizi, tu sakārtoji. Amen? Tad lasot Dievu vārdu, mēs ieraugam sevi. Vai mēs esam sakārtojuši savu dzīvi vai nē. Ja tu redzi kaut kādas nesakritības savā dzīvē ar Dievu vārdu, sakārto pēc Dievu vārdu. Tu ilgi dzīvos un labi klāsies. Gan cilvēki personīgi, gan visu tautu kopumā. Paldies tev, kungs, par visu. Amen.
Slava! Slava Tev, Kungs, un pateicība, mīļais debes Tēvs, par brīvību, ko Tu mums esi devis. Un ne tikai par valsts brīvību, bet arī to, kur mēs katrs Tevī jūtamies brīvi. Mīļais Dievs, slavu un pateicību par šo pilsētu, ko Tu mums esi devis, ka mēs varam šeit dzīvot, un ne tikai dzīvot, bet arī kalpot. Tev kalpot un kalpot cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Mīļais debes Tēvs, paldies par to, ka Tu mūs esi radījis tik ļoti dažāds, tik ļoti atšķirīgs vien no otru, un arī, ka mūsu draudzes tādas var būt un kalpot Tev. Kungs, slava un pateicība par visām tām atšķirībām, gan par to, ka mūsu draudzes var būt gan lielas, gan mazas, ka var sanākt kopā gan lielos namos, gan pavisam mazos, ka mēs varam Dievu Tevi pielūgt, katrs tā, kā mēs to saprotam un vēlamies, un Tu uzklausi katrs mūsu lūgšanas. Bet paldies, Svētais Gars, par to mīlestību, kādu Tu esi izlējis mūsu starpā. Ka tā ir Tava mīlestība, kas spēj mūs vienot, kas spēj mums dot to vēlmi vienam otru saprast un pieņemt. Mīļais Dievs, slava un pateicība. Slava un pateicība par to, ka Tava mīlestība un Tavs Svētais Gars ir tas, kas mūs ved, kas mūs lieto, ja vajag velk un nes. Mīļais Dievs, slava un pateicība par ikvienu draudzi šeit, Kuldīgā, jo īstenībā Tu, Dievs, uz mums lūkojies kā uz vienu Kuldīgas draudzi. Mīļais Dievs, atdari mūsu gara acis, lai mēs Tavā mīlestībā spētu arī viens uz otru tā lūkoties un kopā kalpot, lai mēs esam šai pilsētā, ko Dievs Tu mums esi uzticējis, lai mēs esam Tava gaisma, lai mēs esam Tavas zemes sāls, lai mēs esam prieka nesēji, mīlestības nesēji, Tavas labās vēsts nesēji, katrs tajā vietā, kur Tu mūs esi ielicis, un ar tām dāvanām, ar kurām Tu mūs bagātīgi esi apveltījis. Nāc un lieto, nāc un vadi. Dod mums savu spēku, dod mums savu gudrību, un pār visam piepildi mūs ar savu mīlestību, Kungs. Un nāc un vieno, lai patiešām tā ir Tava mīlestība, kas mūs vieno. Un Tavs Svētais Gars, slava Tev, Kungs, un pateicība. Pirms es lūdzu, es gribētu nolasīt kādu rakstvietu, uz ko balstīsies man lūgšana, un ko es ticu, Dievs man ir līdz sirdī. Es šo rakstvietu esmu norakstījis no svētiem rakstiem, un tā ir no vēstule romiešiem, un vēstulē romiešiem tur īsā formātā ir atstāstīts par to, kā un kur rodās ļaunums un posts, kā tas nāk un kā tas ienāk caur cilvēkiem. Un galā arī viņš uzskaita šo postu, un tas ir tas, ko var redzēt arī apkārt. Bet tai pašā sākumā ir kāds rakstvieta, kur patiesībā tiek atspoguļots, kur tas viss sākās. Ka posts un ļaunums ir tikai seks. Un romiešos 1. nodaļā no 20. līdz 21. pantam ir rakstīti tādu vārdu. Kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzama viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties, jo zinādam Dievu viņi to nav turējuši godā kā Dievu un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirdsprātā iegrumuši tumsā. Un es ticu šodien, tas ir tas, ka mēs esam šeit un varam lūgt, tas ir ļoti vērtīgi, jo kā šajā rakstvietā arī minēts ir, kad visās lietās var redzēt un ieraudzīt, ka Dievs
ir to par mums rūpējies un gādājis, lai mēs varam šodien arī baudīt šo brīvību. Un cilvēks krīt tajā brīdī, kad viņš nedod pienācīgu godu tam, kas to visu ir sagādājis, un nedod viņam pateicību. Tāpēc tas ir tas, ko es arī šodien gribu lūgt par mūsu neatkarību, kad lai mēs visi ieraugam tajā Dieva darbu, un ne tikai valstī, bet arī pie katra viena atsevišķi, ka visur Dievs ir redzams un līdzdarbojās. Jautājums, vai mēs to gribam redzēt un atdot viņam visu godu un pateicību. Mīļais debes Tēvs, es teicu Tavu varano vārdu, dzīvais Dievs, kurā Tu esi visu radījis, Dievs, kurā Tu arī visu šajā brīdī uztur, dzīvais Dievs. Gan tie, kas tic, gan netic, dzīvais Dievs, šodien staigā Tavu žēlastības spēkā, dzīvais Dievs. Un es lūdzu, debes Tēvs, un pateicos par šo brīdi, debes Tēvs, ka Tu esi mūs šeit sapulcinājis īstajā vietā, dzīvais Dievs, kur pateikties, Tēvs, kopīgi Dievs, un atzīt un pasludināt, Dievs, ka Tu esi Tēvs tas, kas visu to ir paredzējis, dzīvais Dievs, un ka Tu mums esi devis. Tēvs, ir bijuši cilvēki, kas ir maksājuši cenu, un arī šodien to dara, dzīvais Dievs, bet pāri visam ir bijusi Tavu žēlastība un labvēlība, jo Dievs, kas to ieraug un saprot, tiem arī ir Tēvs cerība uz nākošajiem soļiem, ka Tu rādīsi un ka Tu vadīsi, dzīvais Dievs. Tāpēc svētī, debes Tēvs, svētī mūsu zemi, Tēvs, un dod mums tiešām visās lietās ieraudzīt Tev un dod Tev pienācīgo godu, debes Tēvs, un nebeigt pateikties, dzīvais Dievs. Nebeigt pateikties, Tēvs, par to, ko Tu esi devis, gan ģimeni, gan dzīvi, gan visu pārējo, mīļais kungs, Tēvs. Un es lūdzu, Dievs, arī par visām valdībām un varām, dzīvais Dievs, jo stāv rakstīts, ka arī tās ir no Tevis iecelts savā ziņā, dzīvais Dievs. Tāpēc svētī, Dievs, dod viņām gudrību, dod, Tēvs, arī viņiem šo kalpa garu, dzīvais Dievs, kā mēs dzirdējam, debes Tēvs, ka var dažādi valdīt, Dievs, var valdīt valdīšanas vārdā un var valdīt ar kalpu sirdi, dzīvais Dievs. Tēvs, es lūdzu, Tēvs, ka Tu runā uz cilvēkiem ar savu garu, dzīvais Dievs, atklāj viņa acis, viņa dzird, viņa sirds domas, dzīvais Dievs, un vada viņus par patiesības ceļu, debes Tēvs. Bet pār visam, dzīvais Dievs, es lūdzu, Tēvs, lai pār mūsu valsti ir viens kungs un ķēniņš, un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Jo tikai tā valsts un tikai tā tauta būs svētīta, kuras kungs būs mūsu pestītājs un glābējs Jēzus Kristus. Lai Dievs svētī Latviju. Amen. Mēs paceļam savas acis uz Tevi, lielais un svētais Dievs, jo Tu pēc savu mums bieži vien neizprotamā prāta veido arī tautu mūžus un likteņus. Mēs Tev pateicamies un mēs Tev slavējam, jo Tu mūsu tautai palīdzēji iegūt brīvību tai zemē, kuras robežu mūsu senči aparuši ar lemešiem un sargājuši ar karavīru vairogiem. Mēs Tev pateicamies un godībā pieminam visus, kas par mūsu tautas brīvību cīnījušies, kas tautas labā strādājuši, godīgi un pašaizliedzīgi pildot savus pienākumus, lai miers, taisnība, labklājība un vienprātība valdītu mūsu tautā. Mēs Tev lūdzam svētī mūsu tautu arī tagad, kad tā ir pakļauta dažādām grūtībām, kārdinājumiem, vilinājumiem. Dod mums izturību un pacietību, lai mūsu tauta nezaudē drosmu un cerību, ka Tu piepildi savus solījumus un dod savus svētības tiem, kas Tevi lūdz un gaida uz Tevi. Jo tādu gaidītāju taisnībai Tu liec aust kā gaismai un viņa tiesai kā dienas spožumam. Visiem, vai mēs dzīvojam savā tēvzemē Latvijā vai svešumā, liec pieminēt Tavu žēlastību. Tu mūsu tautu esi vedis pāri ūdeņiem, un tā nav nogrimusi. Tu mūsu tautu esi vedis cauri liesmām, un tā nav sadegusi. Brīvībā un pārtīsībā dzīvojot, neļauj mums aizmirst tos, kas ir un paliek nebrīvībā, un palīdz mums saglabāt likteņu vienības apziņu ar mūsu latviešu tautu,
lai kur tā atrastos rietumos un austrumos, ziemeļos un dienvidos, būtu vienota. Neļauj mums aizmirst valodu, ko tu pats mums tautai tālā pagātnē esi iemācījis. Palīdz mums arī palikt nomodā par mūsu tautas nākotni ar svētā gara ieročiem, kādus tu esi devis, cīnoties par mūsu tautas tiesībām un garīgu brīvību, par brīvu Latviju. Tu, kungs, redzi tos, ko pasaule neredz. Tu dzirdi tos, ko pasaule nedzird. Tu atceries tos, ko pasaule ir aizmirsusi. Ar saviem vārdiem un savu evaņģēliju tu iepriecini bēdīgos un dod uz spēku piekusušiem. Tu atbrīvo saistītos, dod maizi izsalkušiem, palīdz taisnības dēļ vajātiem. Mēs tev lūdzam, ved mājās tos, kuriem nav māju, un kas izklīduši svešumā. Mēs paļaujamies uz tevi un gaidām tavu palīdzību un žēlstību. Māc mums, ak, Dievs, staigāt tavos ceļos un dod mums spēku pildīt tavus likumus, lai mēs būtu tavi ļaudis, tava draudze, tava tauta un viss šīs zemes gaitas pabeiguši iet tavā valstībā, kur nav vairs robežu un nav vairs brīvo un apspiesto, bet visi, kam tu esi atvērs savu tēvu un nav durvis, tev teic un slavē, kā tev svētie un izredzētie ir vienoti ar tevi mūžīgi mūžos, godinot, slavējot un pateicoties tev. Mēs lūdzam par mieru Ukrainā, lai Ukrainas karaspēks, Ukrainas tautas satriec iebrucējus, par mieru pasaulē, Rimas karš, Gazā, Libānā un citur, kur notiek kara darbība. Esi mums grēciniekiem žēlīgs. Un māc mums pastāvēt arī par brīvu Latviju, ziedojot sevi viņai, un, ja vajadzīgs, ar ieročiem rokās. Jo mēs dzīvojam nemieru pasaulē, kur Sātans trako, grib cilvēks sanaidot un sēt nāvu un iznīcību. Mēs pateicamies par 106 brīvības gadiem, ko tu devi mūsu mīļai dzimtenei Latvijai. Tevi visu varnais svētais Dievs, mēs pielūdzam, jo tu mums palīdzēji nokratīt kalpības jūgu, lai brīvu tauta brīvā zemē veidotu brīvu, kristīgu Latvijas valsti. Mēs tev lūdzam, svētī mūsu tautās garīgo laicīgo valdību, dod mums savā svētā gara spēku, lai tavā noliktā laikā mums atkal attaust brīvības dienu tavā debesu valstībā, kur slavēsim tevi, Tēvu, Dēlu un Svēto garu, trīsvienīgo un Dievu, mūžīgi mūžos. Amen. Debes Tēvs, mēs zinām, ka tu saki, lai mēs lūdzam par ikvienu, kas ir augstos amatos, kungs, kuriem ir uzticēta vara, kādas autoritātes, rīcības spēja, kungs, lemšana. Kungs, un mēs vispirms jau pienesam tev pateicību. Dievs, paldies tev, ka ar tavu ziņu, kungs, ik viens no viņiem atrodas savā vietā. Tēvs, paldies tev par tiem ministriem, par tiem deputātiem, par prezidentu. Tēvs, paldies tev, kungs, par tiem arī mūsējiem, kas tepat pilsētā ir, kungs, Kuldīgā novadā. Tēvs, paldies par Inesu, par Ārti, par Rimantu. Tēvs, paldies, ka viņi ir mūsējie. Dievs, Āgris, Kimors, Tēvs, par Santu un Intu. Tēvs, paldies par ikvienu citu, kungs, kurš vēl darbojas. Tēvs, zinot, kungs, ka tu vadi, Tēvs, tu esi pār visu, kungs. Debes Tēvs, mēs lūdzam par viņiem, kungs, ka viņiem būtu gudrība no augšas. Tēvs, mēs lūdzam, kungs, ka viņiem būtu arī gudri padomdevēji, kas varētu būt līdzās, Tēvs, lai palīdzētu tajā, kungs, kas ir labs. Un mēs arī, kungs, lūdzam, lai viņi tā spētu izšķirt, kungs, spētu izšķirt, kas ir derīgs un kas nederīgs, kā pilsētai, tā novadam, tā arī valsts mērogā, kungs, lai viņiem būtu tādas gudrības. Tēvs, un lai nāk tāda gudrība no tevis, mēs lūdzam, lai tā nāktu, kungs. Mēs lūdzam, ka viņi, Tēvs, piedzimst no augšas, lai ik viens no viņiem, kungs, ir tādi, kuri, kungs, uzticas tev, kungs, kuri pazīst tevi un dzīvo ar tevi, kungs, kuri ir tādi, kuri valda kopā ar tevi. Debes Tēvs, mēs svētījam viņu roku darbu, kungs. To darbu, kas ir labs, kas ir pareizs, kungs, kas ir pēc tava prāta. Debes Tēvs, kas nes tādus labus augļus arī, kungs, šeit pat, kur mēs dzīvojam šai zemē. Tēvs, paldies tev, kungs, ka viņi vada, kungs, ar tavu ziņu. Kungs, mēs svētījam to roku darbu, Tēvs, un lūdzam, kungs, ka tiešām tu palīdz, kungs. Lai ir Tēvs tavs evaņģēlijs joprojām sludināts arī ikvienam no viņiem, ka viņi dzird un atgriežas, ka tavs svētais gars pārliecina ikvienu arī no viņiem par grēku, taisnību un tiesu. Kungs, ka mēs, kā jau lūdzam, kopā dzīvojam ar tādu vadību, kungs, ar tādiem vadītājiem un valdītājiem, kungs, kuri bīstas tevi. Kungs, lai tiešām tev ir viss gods un slāva, Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Dievs, un mēs lūdzam, ka tu uzklausi arī mūsu kopīgi no Kuldīgas pilsētas teikto lūgšanu. Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un domas. Jēzu Kristu. Āmen. Mēs noslēgsim šo svētku dievkalpojumu kopā, arī vienojoties mūsu valsts himnā un lūkšanā. Dievs svētī Latviju. Šis mūsu kopējais dievkalpojums šajā brīdī arī noslēdzās, bet kaut kādā mērā es gribu teikt, lai šis dievkalpojums turpinās jūsu ikdienas dzīvē, pie jūsu ģimenēm, jūsu mājvietās, tur, kur mūsu valsts tādās jau mazākās kopībās sanāk kopā, gan ģimenēs, gan dažādās vietās. Lai Dievs jūs visus svētī, lai Dievs svētī mūsu valsti. Viņš to ir jau darījis, un mūsu paklausība Dievam ir tā, kas arī pavairo Dieva svētību turpmāk. Lai Dievs jūs visus svētī. Priecīgs jums svētkus!